Šoreiz gribam mazliet vairāk parunāt par Latvijas vēsturi un tās interpretāciju dažādos veidos mūsdienu mākslā. Pagājušajā nedēļā producents Andrejs Ēķis mums stāstīja, ka viņa nākamais filmu projekts būs filma par Nameju. Gandrīz tajās pašās dienās parādījās ziņa, ka vēl viens latviešu kinorežisors Māris Martinsons arī veidos filmu par šo pašu zemgaļu varoni Nameju. Mēs ieskatījāmies mazliet tuvāk jaunās filmas projektā, lai noskaidrotu, kas tad īsti bija šis Namejs un ko mēs par viņu vispār varam zināt, gan no muzeja, gan veco kroniku viedokļa. Māris Martinsons, ar lielo Kristapu kodolgotās filmas Nevajadzīgie ļaudis un Amāja režisors, gatavojas jaunākās Lietuvā tapušās filmas Klusa nakts pirmizrādei. Vēl ar Amājas zvaigzni Kaori Momoji un 2 aktieriem Losandželosā jānofilmē maza bezbudžeta filma, bet paralēli sadarbībā ar viduslaiku vēstures zinātāju Andri Levānu notiek darbs pie līdz šim vērienīgākā latviešu kino projekta izstrādes pēc Laimoņa Pura tetraloģijas motīviem Namejs. Mūsu vēlēšanās ir to laika posmu atklāt jau caur mūsdienu skatījumu, caur mūsdienu cilvēku skatījumu, lai tās vērtīgās domas un vērtīgās lietas, kas bija tajā gadsimtā, kuras ir vērtīgas arī šobrīd, lai tās nolasītos. Tā nav domāta, tāda romantizēta, skaista teika, pasaka, ilustrācija vai kaut kas tāds. Senās kronikas un atsevišķie vēstures muzeja arheoloģiskie eksponāti ir skopas liecības par šajā gadījumā 13. gadsimta beigām, koka pilīm, topošo mūra Rīgu, tirzniecības sakariem ar visu Eiropu un zemgaļu vadoni Nameju jeb Namejsi, kurš centās apvienot zemgaļus, slēdza mieru ar Livonijas ordeni un cīnījās par savas tautas brīvību. Lai tuvotos patiesībai, šie materiāli jāprot lasīt un interpretēt. Ir no vienas puses tik tiešām šis vēsturiski reālais cilvēks, kurš acīm redzot patiešām reiz ir dzīvojis, darbojies, cietis un miris. Un no otras puses ir tas leģendārais, kas ap viņu ir vēlāk veidojies un ir apaudzis. Un tādā veidā ir arī ienācis mūsu kultūra atmiņā. Mūsu priekšā nostājas cilvēks, kuram piemita harizma. Cilvēks, kurš no vienas puses bija gatavs uz nodevību. No otras puses viņš bija bruņinieks. No vienas puses viņš bija gatavs savu pretinieku nogalināt. No otras puses viņš bija gatavs viņu pažēlot. No vienas puses viņš nebija gatavs klausīties tālākos argumentos par vai pret. No otras puses viņš bija spējīgs ieklausīties. Tik dramatiska un neviennozīmīga personība neapšaubām ir ideāls pamats filmai, tāpēc vēl jo lielāka atbildība par filmas panākumiem gulsies uz galvenās lomas tēlotāju, kurš pagaidām tā īsti nav materializējies pat režisora prātā. Vienu dienu ienāca tāda pilnīgi tāda absurda doma prātā. Varbūt man vajadzētu iet pie kriminālistiem un mēģināt izveidot fotorobotu tam varonim, kuru es iedomājos lasot to grāmatu. Mūsu mērķis ir, domājot par aktieriem, konceptuāli, kad latviešus vai zemgaļus tēlot latvieši, žemaičus tēlot lietuvieši un vāciešus, krustnešus, kas bija no Vācijas, tēlot vācieši. Iespējams, es saku iespējams, ja, ka Austrālijā vai Vācijā vai kaut kur citur Eiropā ir 30 aktieri ap 40 gadiem, kuri būtu vienkārši ideāli Namejam, gan pēc savas faktūras, gan pēc sava aktieriskās profesionalitātes. Vajadzētu tikai izvēlēties, ja, pēc acu krāsas, jau pēc cik centimetru tur un tā. Bet mūsu mērķis ir taisīt latviešu filmu, stāstīt par mums. Un tajā filmā parādīt to, kas ne tikai mūsu vēsturiski ir bijis ļoti augstā līmenī, teiksim tā, bet arī parādīt to, ka arī šodien mēs esam varoši. Mūsu tā mērokla un mūsu mērķis ir meklējot aktierus un strādājot pie filmas, lai nebūtu mūsu džeki 13. gadsimtā. Tam jābūt stāstam, kur saprot jebkur. Ja, nezinot, ko tas cilvēks
ir tēlojis pagājušā sezonā, vai arī, teiksim, kurā televīzijā, ko viņš ir, kurā raidījumā darījis. Tas būtu baigais pārpratums, ja mēs tagad mēģinātu attēlot Nameju kā vīru, pelēkos vadmalas svārkos, milzu bārdu, gariem lokainiem matiem, milzīgā smagā zvērādas apmetnī ar, es nezinu, kaut kādu, protams, ārkārtīgi latvisku saktu. Protams, viņš ir gados. Viņam ir drūms skats un biezas uzacis. Nu, tieši tāds, kādu viņu Ludolfs Liberts attēloja 36. gadā, ziniet, tajā Virsaiša Nameja gleznā, kur izkarināja Rīgas pilī, jo Kārlim Ulmanim patika tāds bildes, jā. Mēs viņu šodien, es domāju, mums viņš ir jāredz savādāk. Tieši tāpēc, ka mums ir tik daudz iespēju viņu redzēt savādāk. Un vēl jau vairāk, ja man Atskan kronika pasaka, ko viņš dara, tad to nevar izdarīt vīrs, kuram ir starp 50 un 60 gadiem. Viņš, es ļoti atvainojos, viņš vienkārši fiziski uz to nav spējīgs vairāk. Bet tas, ko viņš tur taisa, kādus trikus, to var viens vīrietis, teiksim tā, viņam ap 40. Pie tam gara bārda viņam absolūti traucētu darboties ar zobenu. Jā, teiksim, ar zobenu, kuram ir garš rokturis, kuram ir garš asmenis, kuram ir teiksim tā, jābūt maksimāli brīvam, viņam nekas liekas nedrīkst būt. Viņš ir kā samurajs, kuram nav nekā lieka. Gandrīz pilnīga skaidrība filmas autoriem ir par mūziku. To veidos komponists Rihards Zaļupe, kura uzdevums būs skaņas celiņā apvienot visu labāko, kas ir latviešu mūzikā. Mums ir ļoti spēcīgi kori, mums ir ļoti spēcīgi vokālie pārstāvi. Mums ir pasaules līmeņa virtuozi uz dažādiem instrumentiem. Arī uz šobām mūsu tautiskajiem, uz koklis, ja, un tā. Un mēs gribam, ka šajā filmā skaņas celiņā salikt visu to labāko, kas šobrīd ir mūzikas ziņā. Filmas uzņemšana par tik senu laiku ir dārgs un sarežģīts process, kas varētu izmaksāt starp 2,5 un 3 miljoniem latu. Pie tam filmas vajadzībām kaut kur Latvijā vajadzēs uzcelt seno Zemgaļu pili, paturot prātā sen zināmo faktu, ka tur, kur pāriet filmētāji, zāle diezgan ilgi vairs neaug. Kino tā ir izdomāta pasaule. Un mūsu mēģis ir atrast vietu. Latvijā tā varētu nebūt tērvete, bet tāda vieta, kur mēs varētu uzbūvēt to pili, kur mēs varētu nofilmēt to, kas tiešām ir vajadzīgs. Ja, jo ir divas lielas kaujas, viena ir ziemā un cita nav, kur tiešām ir vajadzīgi lieli plašumi. Un, kā ir saprotams, pēc kaujas tur nepaliks zāles, tur nepaliks koku. Tas ir tā kā gladiatoram man patīk filmas sākums. Es negribētu tērvēt tādu redzēt, piemēram, ja, koki nodeguši zāles, visi ir briesmīgi. Labi izskatās kadrā, ja. Faktu, ka pie stāsta par Nameju vienlaikus darbojas arī Andreja Ēķa filmēšanas komanda, Māris Mārtinsons uztver ārēji mierīgi, gandrīz kā sportisku izaicinājumu, un saka, ka skatītājiem būs lieliska iespēja paskatīties no dažādiem skatu punktiem uz vienu un to pašu stāstu. Es priecājos par to, ka jau šobrīd ir kaut kādā ziņā pozitīva intriga. Es to negribētu nosaukt par play-off, bet kaut kādā ziņā tas ir līdzīgi, jo ir divas komandas, kuras izgājušas finālā. Es neesmu dzirdējis par kādiem citiem, kas vēl gribētu ķerties tam klāt. Tātad, mēs esam divi. Un tad tas, man liekas, ne tik mūsu komandu un mūsu pusi, bet arī Andreju stimulēs. Svaigā ziņa, ka Latvijas politiķi pārkāpjot faktiski pašu savulaik iedibināto kārtību par Latvijas naudas piešķiršanu kino projektiem, divas filmas nākamā gada budžetā izcēluši kā īpaši atbalstāmas, tādējādi radot negodīgu konkurenci, mudina mainīt arī topošās filmas akcentus. Daži tēli, kurus es nebiju domājis izcelt filmā, kur man likās tajā brīdī, ka varbūt viņš šobrīd nav aktuāli. Tie, kas centās negodīgiem līdzekļiem apiet principus, tie, kas mēģināja pārliecināt Nameju par to, ka vajag ar viltību, vajag ar visādiem sānu gājieniem. Ja? Nevajag iet taisni un pārliecinoši.
pēc šīs nedēļas es vienkārši ar interesi sekoju, kas tālāk notiksies. Jo iespējams, ka man vajadzēs dažus varoņus, kuriem es redzu prototipus šodien, vienkārši izcelt ārā un atgriezt viņus atpakaļ sižetā un viņu līniju parādītu blakus namēja līnijai, lai cilvēki redzētu, ka īstenībā tas nav nekas jauns. Kino ir fantastiski iespēja iegremdēt skatītāju aizgājušos notikumos, dzirdēt vēsturisku personāžu balsis un identificējoties ar viņiem attiecināt redzēto uz sevi un savu laiku. Ja mozaīkas gabaliņi sakritīs, tā notiks arī šajā projektā. Ja mēs raugamies no modernā laikmeta perspektīvas uz šo tālo laiku, tad mēs sakam, acīm redzot, tas ir tas, kas mūs uzrunā. Proti, mēs gribam to, lai cilvēki beidz strīdēties par sīkumiem, lai viņi vienojas par būtisko. Un acīm redzot, katram laikam ir kaut kas būtiskais. Namejam bija skaidrs, kas ir būtisks. Tā ir cilvēku cieņa, beigt cilvēku ciešanas, panākt mieru un apvienot cilvēkus vienā veselumā.